neplānoto Līgo brīvdienu eksperimenta, kura 3. diena. Šodien Lietuvā 24. datumā svin Līgo svētkus, Jāņu dienu, līdzīgi tāpatās kā pie mums. Un šodien viņiem ir oficiālā valsts brīvdiena. Tagad atbraucām uz Palangu. Kā mēs redzam, cilvēku te ir daudz vairāk. Vaļā ir viskaut kādas kafejnīcas, saldējumu tirgotāji. Viskaut kas. Un iesim pēc tam vēl uz to staigātā ielu, nosauksim viņu tā, tur, kur visas kafejnīciņas un viss pārējais. Tāpēc, kad šitie, godīgi sakot, man bija pirmie Līgo svētki bez šašlika. Tāpēc, kad nekur viņi nebija, neviens neko nesvinēja. Patīkami redzēt, ka cilvēki savās brīvdienās izvēlās te atbraukt, atnākt uz kafejnīcām, paēst un vispār izbaudīt dzīvi. Man ļoti, ļoti gribās, lai arī pie mums valstī kaut kas tam līdzīgs notiktos. Lai cilvēki staigātu apkārt, priecātos par dzīvi, izbaudītu brīvdienas. Protams, aizbraukt uz laukiem, tas arī ir forši un vajadzīgi, vai ne? Bet, gribās, lai būtu normāli. Tas mans dēls tur neklaus fonā un man sieva uz viņu dusmojās.